sveicienu uzsākot jau praktisku darbošanos, sāksim mēs ar nodomu formulēšanu. Tātad nodomu formulēšana būs jūsu energo forma, ko jūs sūtāt visumam uz izpildi. Nodomu mēs formulējam tagadnes formā. Tam būtu jābūt tādam, kas šķiet pacelājošs, priecīgs, iedvesmojošs, paplašinošs, tāds silts, omulīgs, ērts. Tam nevajadzētu būt smagam, sarežģīti formulētam. Un es jūs aicinātu būt arī diezgan drosmīgām savās ambīcijās. Tātad šis nodoms ir 8 mēnešiem. Es jums arī nosūtīšu vienu materiālu par to, kā nodomu sajust un kā to noenkarot savā ķermenī. Bet šeit es jūs aicinātu skatīties kontekstā ar mācībām, gan attīstot prasmes, gan integrējot zināšanas, gan arī personiski augot apziņā un transformējoties. Katrai nodoms būs savs, vienai nodoms būs es jūtos harmoniska, un tas ir pietiekami, lai 8 mēnešu laikā nonākt līdz šādai atziņai, kādai būs es jūtos spēcīga, lai darbotos dziedniecībā un palīdzētu citiem. Tas būtu tāds profesionālais nodoms. Pajūtiet, kā pareizi priekš jums, un aicināšu savas versijas likt čatā, jo būs arī tā, ka es kādai personīgi atbildēšu, koriģēsim, uzlabosim, ja gadījumā kāds nodoms šķitīs mazliet neprecīzs vai izplūdis, vai neatbildīs kādai enerģētiskajai formulē, lai izdodas sajust īsto nodomu un sirds saucienu.